Stāsti Latvijā. Esiet sveicināti Izstāsti Latvijai skatītāji! Mēs atkal tiekamies, lai uzzinātu kaut ko jaunu. Izstāsti Latvijai. Ja tu būvē vai remontē, meklē būvniecības ABC. Ja jautājumi par medicīnu, meklē Medicīne LV. Izstāsti Latvijai. Izvēlies Revonija ražotu lauku pagrabu, pirti, āra virtuvi, atpūtas stūrīti, terasi vai garāžu. Revonija pazemes būves gūst arvien lielāku popularitāti dažādu iemeslu dēļ. Tās ir energoefektīvas, gaumīgas un drošas, jo ir veidotas no dzelzbetona. Tās ir pielāgojamas katra cilvēka vajadzībām, jo ir modulāras. Un kas ir pats galvenais, uzstādāmas 1 līdz 2 dienu laikā, jo 90% no visiem darbiem var veikt ražotnē. Mūsu pazemes mājas gūst arvien lielāku popularitāti tieši viesmīlības sektorā, gan kā viesu mājas, gan brīvdienu mājas. Un viens no piemēriem ir šī hobitu māja. Šāda dizaina un velvētu griestu pazemes māja ir vienīgā Baltijā kā hobitu māja, tāpēc šī ēka ir īpaša. Šī māja ir īpašs projekts, kas tika radīts balstoties uz klienta vēlmēm, un to ļoti novērtē Gredzenu pavēlnieka fani, jo šeit viss ir praktiski tāpat kā filmā. Varētu likties, ka māja šeit stāv jau sen, bet nē, tā ir tikko pabeigta, moderna un aprīkota ar visām vajadzīgajām ekstrām. To ir iespējams noīrēt Airbnb un Booking.com, un māja atrodas tepat Tīnožos. Pazemes būve nenozīmē, ka iekšā tur būs tumšs un drēgns. Tieši otrādi, atvērta var būt visa fasāde, kas ziemā dos daudz gaismas, kā arī zemes slānis, ar ko māja ir apklāta, sniedz mājai tādu energoefektivitāti, par kādu citi var tikai sapņot. Gan šī, gan visas pārējās mūsu pazemes būves ir veidotas no dzelzbetona, un apklāts ar 1 metra zemes slāni, tās nesaņem nevienu sasalšanas ciklu. Tādā veidā māja kalpos praktiski mūžīgi, 100 vai vairāk gadus. Piedāvājam pazemes mājas, sakņu vai vīna pagrabus, noliktavas, garāžas vai jebkādas citas pazemes ēkas. Izstāsti Latvijai. Vai vēlies piešķirt jaunu elpu savam mājoklim? Laipni lūdzam OR Mēbeles LV. Jūs jau sen sapņojat par komfortablu un mājīgu dzīves telpu, kur justies lieliski? Laipni lūdzam OR Mēbeles. Vietā, kur atradīsiet Latvijā ražotas mēbeles, kas apvieno kvalitāti, dizainu un funkcionalitāti. OR Mēbeles piedāvājumā ir plašs, augstas kvalitātes auduma gultu un matraču klāsts. Iespējams kvalitatīvākās auduma gultas Latvijā, ar lepnumu ražotas šeit, Latvijā. Tās ir radītas, lai nodrošinātu maksimālu komfortu un lielisku atbalstu jūsu miega kvalitātei. Labs matracis ir ieguldījums jūsu veselībai, tāpēc OR Mēbeles matrači ir izgatavoti no augstas kvalitātes materiāliem, kas atbilst visaugstākajiem standartiem. Piedāvājumā ir arī ortopēdiskie matrači, kas piemēroti cilvēkiem ar īpašām muguras vai locīto prasībām, kā arī matrači ar memoriju putām, kas ideāli pielāgojas jūsu ķermeņa formām un nodrošina maksimālu komfortu visu nakti. Papildus auduma gultām un matračiem mūsu piedāvājumā ir arī dīvāni, krēsli, sēžam maisi. Neatkarīgi no tā, vai priekšroku dodiet mūsdienīgam dizainam vai klasiskai elegancei, OR Mēbeles klāsts piedāvā dažāda stila materiālu iespējas, lai katrs atrastu sev piemērotāko risinājumu. OR Mēbeles rūpējas par jums, nodrošinot ērtu piegādi un pilna cikla servisu, kas ietver montāžu un pēcpārdošanas atbalstu. Apmeklējiet www.ormēbeles.lv un sāciet veidot savu sapņu māju jau šodien. Veikalu iespējams apmeklēt 3D tūrē, neizejot no mājas. Kvalitatīvas un stilīgas mēbeles par lieliskām cenām. www.ormēbeles.lv. Izstāsti Latvijai.
Biovide veic izbūves darbus jau 10 gadus. Spēj rast risinājumu jebkurai situācijai. Augsti gruntsūdeņi, mazs sabūves gabals, Biovidei tā nav problēma. Šodien mēs tiekamies pie klienta, kuram nepieciešams sakārtot lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Liela tehnika šeit palīdzēt nevar, druscītiņ palīdz maza tehnika, bet pārsvarā viss darbs tiek veikts ar rokām. Sveiks, Kristap! Sveiks, Enār! Konkrētā māja, lietus, ūdens, noteks sistēma. Līdzīgi, jā. Bet vienmēr sakot, lietainā dienā visi notekūdeņi no jumta, visi, kas tiek novadīti vai vadās no jumta, tad mēs attiecīgi šodien cenšamies to visu konkrēti novadīt vienu vietu, lai tad nebūtu mitri, bruģi, zālāji, un lai tas mitrums tiešām tiek aizvadīts tālāk no ēkas pamatiem un pašas ēkas. Lietus ūdens tiek novadīts centrālajā sistēmā, alternatīva. Jā, ir mazliet jāpiedomā par tā, kur novadīsim, jo nav iespējas novadīt vai atklāta ūdens tilpnē grāvī. Šajā gadījumā mēs tad attiecīgi vadām projām tālāk no ēkas, tomēr zālienā, esošā klienta teritorijā, bet tomēr tālāk no ēkas un infiltrēsim gruntī. Augsti gruntsūdeņi, tas bišķiņi apgrūtina? Teiksim tā, kā kurās situācijām. Protams, ka augsti gruntsūdeņi ir problēma, ir sarežģījumi. Arī šajā gadījumā ēka tomēr ir mazliet zemāka, bet teiksim tā, ka normas robežās šeit viņi ir diezgan augsti, bet tomēr spējam realizēt klienta plānotos darbus un atrisināt klienta problēmu. Bet ir, protams, gadījumi, kur tiešām ir ļoti zemi, tad papildus jāliek tādas pārsūknēšanas stacijas. Var sakot, jebkurā situācijā mēs spējam rast risinājumus, vienīgi ir jāpiedomā par konkrētiem risinājumiem. Ir arī jūsu viena no jomām kanalizācija? Kanalizācija tas būs primārais, ar ko mēs ikdienā nodarbojamies, gan pilsētas centrālajā tīkla, jeb arī, kad nav iespējas pieslēgties pilsētas tīkliem, tad mēs piedāvājam dažādas lokālas risinājumus. Ar kanalizāciju arī ir tiešām daudz risinājumu un it sevišķi privātu mājām, kur tās ēkas ir varbūt netik ļoti pārdomāti, iebūvēts, vai vairums gadījumos ir tie vecie padomu laika tie mantojumi, kur tas viss ir bijis stipri vienkāršāks, un tās prasības tomēr aug, un līdz ar to tad tie risinājumi ir jāveido jau esot pie klienta teritorijā, jāplāno, ko mēs varam reāli izdarīt šajā situācijā. Ir jauns gruntsgabals, varbūt ir jau kāda veca māja, kas iegādāta, un ir kaut kādas problēmas. Es zvanu jums, sākot no projekta un beidzot ar materiālu. Tas viss ir jūsu pārziņā. Vai plāno iegādāties, vai ir jau esošs zemes gabals, ko vēlās apdzīvot, būvēt, tad ir jāsāk ar projektu izstrādi un to visu mēs varam nodrošināt. Visbiežāk, protams, ir tie gadījumi, kad klientam jau ir esošs īpašums un vēlās uzlabot. Tādos gadījumos, ja arī rodās kādas problēmas smakas vai tiešām vēlās modernizēt, droši, kurā gadījumā zvans mums, braucam pie klienta uz vietas, skatāmies, izrunājam visu, saprotam konkrētu risinājumu, tad kopstiski vienojamies un tad tālāk projekta izstrāde, saskaņošana, darba realizācija, projekta nodošana eksploatācijā, visas nepieciešamās formalitātes, viss varam veikt. Jā. Aizvien biežāk aktuāls ir bioseptiķis. Aktuālāk ir pieslēgties centrālajiem tīkliem, tas būtu kā vislabākais risinājums, bet gadījumās, kad nav iespējas pieslēgties par minēto bioseptiķi, tas būs vairāk paredzēts jau ārpus apdzīvotām vietām, jo viņš nebūs tik kvalitatīva kanalizācijas sistēma kā bioloģiskā attīrīšanas iekārta. Blīvi apdzīvotās vietās, mazdārziņi, pilsētas teritorijās ir augstākas prasības attiecībā tieši uz kanalizācijas sistēmām lokālajām, tādējādi mums ir tomēr jāiet līdz tam visam un jāpiedāvā augstāks standarts un labāk risinājumi. Kas man ļoti uzrunāja dziļurbums un spice. Jā, tas ļoti daudziem klientiem tiešām ir aktuāla tēma, un jo vairāk dzirdam tiešām uzslavu par to, ka mēs esam arī tam pievērsušies, kad mēs spējam nodrošināt, teiksim, pilnu servisu. Tiešām kanalizācija, ūdens, vēl jāpadomā par elektrības pieslēgumiem. Tad būtu, teiksim, pilns komplekts, jo tās ir tās komunikācijas, kas ir tiešām vajadzīgas. Jā. Dziļums atkarīgs no dziļumus, spices, tur tiešām ir ļoti daudz faktori. Es ieteiktu vienkārši zvans mums uz ofisa, tad mēs konkrēti varam arī minēt, ne tiešām precīzi, bet aptuveni, tiešām ļoti aptuveni, teiksim tā, tos dziļumus un attiecīgi izmaksas varam precizēt. Skatoties reklāmu uz busiņu, ļoti uzrunāja pagrabs. Cik dziļi rokam, cik lieli, horizontāli, vertikāli ieiešana, slīdam pa slitkalniņu. Tieši tā, kā arī minēja, visus tos variantus, tas viss ir iespējams. Gan vertikāls ieejas, gan 45 grādi ieejas, gan arī horizontāls ieejas pagrabi dažāda veida, dažāda izmēra.
dažāda krāsa, tiešām ļoti daudz variācijas ir. Mēs varam dažādu veidu pagrabus saražot, izveidot, iebūvēt. Tas viss ir no mūsu puses iespējams. Jā. Jebkurā situācijā, principā, risinājums vienkārši ir jādara un viss ir atrisināms. Atradīsim risinājumu jebkurai problēmai un ieteiksim labāko variantu. Uzticies profesionāļiem, sazinies ar BioVide. Izstāsti Latvijai. Mēbeles ar šarmu no veikala ABC Mēbeles LV. Ekskluzīvas un unikālas gultas, dīvāni, krēsli, ortopēdiskie matrači no Turcijas un Latvijas. Ja jūs meklējat stilīgu un kvalitatīvu mēbeles, tad jums jāvēršas pie ABC Mēbeles. ABC Mēbeles piedāvā gultas un matračus. Mums ir plaša izvēle, dažādi izmēri, daudz dažādu matraču ar pilnīgi dažādu pildījumu, un plus mēs sākam piedāvāt arī viesistabām. Dažādus divānus, dažādi izmēri, jebkurai gaumei un atkal jebkuram budžetam. ABC Mēbeles tas ir pārstāvis turku ražotājam, kurš pilnīgi ražo un strādā ar daudzām valstīm Eiropā. Ja mēs runājam par kvalitāti, tad ABC Mēbeles piedāvā vienu no augstākajām kvalitātēm. Mums ir metāla karkasi, uz kuriem mēs dodam 10 gadu garantiju. Kā piemērs parādīsim vienu gultu. Kā es jau teicu, pamatne visām gultam gandrīz ir vienāda. Visiem metālu karkas, 10 gadu garantija. Un tad parādīšu, kāda ir veļas kaste. Kur paceļot, mēs redzam metāla karkas apakšā, metāla karkas augšā un 4 paceļam mehanizmi. Ļoti liela veļas kastē. Ja mēs runājam par matračiem, gandrīz visi mūsu matrači ir ne mazāk par 30 centimetriem. Ja kur mums ir 2 slāņi ar atsparblokiem, kur mums ir kokos, kur mums varētu būt porolons, varētu būt lateks, memory, pilnīgi arī jebkurai gaumei, jebkurai mugurai. Mums arī var pasūtīt internetā abcmebeles.lv vai nu atbraukt pie mums uz veikalu Spica Home 2. stāvs vai Jūrmala outlet. Ja gultu vajag steidzīgi, nav problēma. Mums ir lielas noliktavas, ja mums ir gandrīz visas gultas, ko jūs redzēsiet veikalā, viss tas pats arī būs mūsu noliktavā. Atklājiet perfektu mēbeli savam mājoklim. www.abcmebeles.lv. Izstāsti Latvijai. Vai tavs mājoklis ir gatavs pārvērtībām? Kompakt LV ir piedāvājums tieši tev. Kvalitatīvas, funkcionālas un stilīgas mēbeles. Kompakt LV piedāvā mēbeles, kas pielāgojas tavām vajadzībām. Sofas, kas kļūst par gultu, galdi, kas pārvēršas par rakstām galdiem, un vēl daudz citas inovācijas, kas nodrošina, ka katrs kvadrātmetrs tiek izmantots gudri un efektīvi. Atsūtiet savus istabas plānu, un uzņēmumu darbinieki jums sagatavos jūsu telpas transformējumu mēbeļu projektu un vizualizāciju. Demonstrējam Altakom Itālijā žurnālu galdu Febo, kurš viegli pārvēršas par pusdiengaldu 8 līdz 10 personām. Maina augstumu ar milimetra precizitāti no pavisam zems līdz virtuves virsmas augstumam, pie kura var darboties arī stāvus. Tam ir grīdu nebojājoši ritentiņi un paslēpti ērti atverami galda pagarinājumi. Galda virsma ir no termiski apstrādāta, vecināta ozola masīva koka, bet pieejams arī lamināta, akmens masas, ozola un riekstkoka finierējuma un krāsotas virsmas, chromētas un pulverkrāsotas kājas un mehānismi. Vai vēlies lielisku vietu atpūtai, kas pēc tam kļūst par viesu gultu? Kompakt LV mēbeles ļaus tev izveidot elegantu un funkcionālu dzīves telpu, kurā vienmēr būs vieta visiem. Apmeklē www.kompakt.lv un izvēlies savas ideālās transformējumās mēbeles jau šodien. Kompakt LV mēbeles, kas maina spēles noteikumus. Izstāsti Latvijai. Šodien esam ciemos pie Latvijas uzņēmuma Vender, kurš piedāvā bērza, ozola, oša ēdamistabas komplektus, krēslus
galdus, taburetes un bufetes, plauktus un TV galdiņus. Venden Furniture ir masīva koka mēbeļu ražotne, kas atrodas Latvijā, Cēsu rajonā, Jaunpiebalgā, kas ražo krēslus un galdus no ozola un bērza. Venden pārsvarā ir eksportējošs uzņēmums, kurš lielāko daļu savas produkcijas eksportē vairāk kā uz 10 pasaules valstīm, pārsvarā Skandināvija, bet arī Francija, Vācija. Venden ir cilvēku kopums, komanda, kas ar savu attieksmi, prasmēm, zināšanām vēlas radīt vislabākās mēbeles pasaulē. Katrai mēbelei ir sava funkcija. Krēslam sēdēšana, galdam sēdēt pie kā, pusdienot, ēst, vakariņot, brokast. Mūsu piedāvājumā ir masīvkolka krēsli un galdi no ozola un bērza. Bet kā izvēlēties to, kas tev ir vispiemērotākais? Pirmām kārtām, katrā krēslā ir jāiesēžas. Cilvēki bieži vien saka, šitas nav vērts, vai šitas ir ļoti ērts un tam līdzīgi. Tas leņķis, kas ir krēslā, tā matemātika, viņi ir visos viena un tā pati, tikai mūsu muguras atšķirās. Vienam tas, citam kaut kas cits. Tik daudz dažādas formas, taisns stūra, apaļš, ovāls, laivas forma. Tas viss ir par galdiem. Katrs cilvēks var atrast sev piemēroto ar izmēriem, ar formām, ar krāsām, dizainu. Šodien ir ļoti populāri apaļi galdi, kur visi saimnes dalībnieki sēž kopā. Šis ir viens no mūsu jaunumiem – ozola masīvo galds ar centrālo kāju. Nāciet pie mums uz Venden salonu deko centrā, izmēģiniet, sajūtiet koku, iemīliet to, un varbūt šis būs jūsu nākošais pirkums. Izstāsti Latvijai. Perle Outlet. Skaistas, fantastiskas, izcilas lietas gandrīz vienā eksemplārā. Meklē internetu veikalā vai Instagram profilā. Perles stāsts sākās 5 gadus atpakaļ, pirms tam 2 gadus strādājot citā mēbeļu biznesā. Un tad es izlēmu izveidot kaut ko savu ar savu tādu sajūtu. Es neesmu dizaineris, es neesmu mācījusies mākslas skolās. Es esmu vienkārši grāmatvedis, kuram patīk skaistas lietas. Un es domāju, ka mēs esam ļoti daudz tādi, kuriem vienkārši patīk skaistas lietas, patīk kaut ko baudīt. Katra lieta ir manis izvēlēta, tā ir īpaši atlasīta, piedomājot pie tā, kam tas varētu derēt un kur to varētu izmantot. Perle Outlet piedāvā Eiropā populārus zīmolus, bišķiņi no Amerikas, bet pārsvarā tie ir Eiropas produkti. Zviedrija, Dānija, Spānija, Portugāla, Itālija. No katras šīs valsts mums ir kaut kas atvests. Uz mūsu tā kā dārguma lādi, uz Perle Outlet veikalu. Mūsu klients, viņš zina, ko viņš vēlās. Mūsu klienti ļoti bieži ir viesnīcas, restorāni, skaistumkopšanas saloni, medicīnas klīnikas. Ļoti, ļoti daudz un dažādi, un mēs strādājam, protams, ar visiem. Ir mājas cilvēki, kuriem mājās gribās skaistas lietas, tā kā klienti ir ļoti daudz un dažādi, un klienti ir visā Baltijā, un mēs par to priecājamies. Strādājam ar dizaineriem, ar projektiem, iekārtojam demo dzīvokļus, demo maiņas, booking maiņas, Airbnb maiņas, tā ka jā, mums ir ļoti daudz. Zīmoli, kuriem mēs esam oficiālie pārstāvji, viņi visu laiku ir uz vietas un pieejami. Bet lielākā daļa tomēr lietu ir limitētā skaitā. Un mūsu patstāvīgais klients zina, ja viņam preci iepatīkās, viņam ir jārēģē ātri. Perle Outlet veikals atrodas Mūksalas ielā 72L pie Riga Plaza. Meklējiet mūs arī internetu veikalā www.perleoutlet.lv un Instagramā, Facebookā Perle Outlet LV. Izstāsti Latvijai. Svaigs gaiss un labs mikroklimats telpā. Atrisinājums ātrs un vienkāršs. Meklē Vensis. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar ventilācijas jautājumiem. Ēkām, kuras tika projektētas kādreiz kā dabiskā ventilācija, kas nodrošināja svaigu gaisa pieplūdu un noplūdu. Tanī laikā nebija blīva loga kā mūsdienās. Un tā, ka nomainot šos logus, tiek pārtraukta gaisa pieplūde, kad viņi ir aizvērtā stāvoklī apkures sezonā, līdz to nedarbojas ventilācija, paaugstinās CO2, mitrums un tā tālāk. Mūsu klienti ir gan parastie iedzīvotāji, otrkārt būvniecības firmas, kas nodarbojas ar ēku atjaunošanas projektiem. Protams, arī kompānijas, kas ražo logus, viņi arī piedāvā saviem logiem jau uzreiz aprīkot ar mūsu sistēmām.
Mēs īpaši vēlamies izcelt to, ka mūsu sistēmas var uzstādīt ļoti vienkārši. Katrs pats vajag tikai 2 lietas. Naza, ar ko izgriezt blīvējumu, un skrūvgriez, ar ko pieskrūvēt skrūvus. Un jūs varat pats uzstādīt šo sistēmu un ar maziem ieguldījumiem atrisināt ļoti lielas problēmas, nodrošināt savādu mājoklī, lai jūsu dabiskā ventilācija atkal turpinātu darboties. Līdz ar to, kad vencis jūs varat uzstādīt katrs pats, tad jums nav jātērē lieki līdzekļi izsaucot speciālistus. Labākais risinājums vencis ir arī dēļ tā, ka viņš ir aprīkots ar M5 klases filtru, kas aiztur gan sodrējas, gan pūtekļus, gan arī pavasaros ziedputekļus, nodrošina kontrolētu svaiga gaisa pieplūdu. Nevis, kad atverot logu, ir nekontrolēta svaiga gaisa pieplūde, troksnis, putekļi, caurvējš, siltuma zudumi. Mēs netaisām nekur caurumus, nevajag ne urpšanu, ne frēzēšanu. Vienkārši izgriežot daļu blīvējumu, mēs uzstādām vienu kaseti ar filtru, otru kaseti ar vārstu, loks ir aizvērts, jūs esat drošībā un jums svaigs gaiss ieplūst telpā. Ļoti svarīgi gan jūsu pašu veselībai, gan jūsu tuvinieku veselībai. Parūpēties, lai telpā būtu vienmēr svaigs gaiss. Izstāstī Latvijai! Kādi aizkari ir tavā mājā? Kad tu pēdējo reizi esi atjaunojis interjeru? Studio Monako aizkari. Vislielākā izvēle jebkurai gaumei. Audumi no Vācijas, Nīderlandes un Turcijas. Kādi ir tevi mājas aizkari? Kad pēdējo reizi atjaunoji savu interjeru? Studio Monako aizkari vislielākā izvēle jebkurai gaumei. Aizkari ir viens no galvenajiem interjera elementiem, kas spēj papildināt telpas interjeru, vienlaikus ir praktiski un funkcionāli un piešķir mūsu telpai jaunu dzīvi un noskaņojumu. Uzņēmums piedāvā plašu pakalpojumu klāstu aizkaru iegādēji, dizaineru konsultācijas, modeļu izstrādi, aizkaru stangu uzstādīšanu. Ar vairāk kā 20 gadu pieredzi darbā ar tekstilu izstrādājumiem, Studio Monako profesionālās šuvējas var uzšūt ne tikai aizkarus, bet arī jebkura stila gultas pārklājus, spilvenus un galdautus, garantējot augstu kvalitāti un apkalpošanu ar smaidu. Ieskaties www.studiomonako.lv. Izstāstī Latvijai! Paldies, ka skatījāties! Un ja arī jums ir ko pavēstīt Latvijai, rakstiet mums un mēs izstāstīsim kopā Latvijai. Piesakojiet mums arī sociālos tīklos. Tiekamies! Atā jau pēc nedēļas!